labrīt. Es ādu pēdējo kumosu brokastis un skrienu uz treniņu. Man nekur nav jāskrien, vienkārši pirmdienās Gustavs iet bišķiņ vēlāk no rīta darbu, un tad parasti 6-7 ārā no mājas. Bet šodien 7:30 jau. Un, jā, sēs vēl par šo treniņu. Un, jā, teiks, man neseko YouTube'ā, bet seko Instagramā, tad zinu. Es taisīju permanentās uzducis, tā kā neskatieties. Ir, kas sāku dienu šodien. Pirmdiena 5 dienas pagājušas, kopš manīgs uztaisīja. Un, godīgi, teiksim, atklātiņas izstāv šobrīd briesmīgi, jo puse krevela ir nonākusi, puse nē. Kaut kā tā. Šodien es nezinu, ko es darīšu. Es darbojos aplikācijā True Coach. Es varbūt jau Gustavs stāstīs, varbūt nē, es nezinu. Jā, kurā man ir personīgais treneris, pie kuras arī eju dzīvajā. Bet tagad mēs darbojamies aplikācijā, jo es palielam jau esmu iemācījusies, kā strādāt ar trenažieriem, kā tā teikt. Jā, tas ir arī viss. Gustavs ir mājās ar abiem sīčiem, abi ir augšā. Vēl es gribēju pateikt to, ka tā laika griešana ir jāceļ. Tā laika griešana, es nezinu, es atceros, jā, kad man nebija bērni, es to izjūtu, bet ne tik ļoti. Tagad, kad ir bērni, tas vienkārši briesmīgi. Principā tev visu tā svētdiena ir norakstīta. Un es nezinu, vai ir jēga norakstīt vienu svētdienu, lai kaut kādas pāris nedēļas iegūtu bišķiņ gaišākus rītus. Tas ir pilnīgi, es vispār šito nesaprotu. Jo, principā tagad Francis ceļās 5. Matilda šodien gan smuki nogulēja līdz 7, bet viņi bija augšā kaut kādos 6. Bet, Francim pilnībā noies režīms. Viņam vajag tajos 5 ēst. Viņš parasti ēda 7, pēc 8 vai pat 8. Vēl, jā. Un vakardien mēs ar Gustavu vispār bijām kaut kādi zombijā pilnīgākajā, jo vienkārši mēs vispār nesapratām, kas notiek. Jā, tā kā jā, kurš ir ar mani? Kur tu iebrauci? Jā. Mēs esam mūsu pirmajā dienas pastaigā. Vispār šodien tā būs arī vienīgā, jo pēc tam mēs brauksim pie Omītes. Un, jā, Matot šodien paņēmas līdz ritenīt, un Francis visu laiku met ārā mantiņu. Viņš tagad ir iemācījies visu lidināt ārā no ratiem, tas ir baigi forši. Mēs īstumā bijām jau pēc dārdznīšiem, tagad tik atnācām uz Ziedoņu dārzu, jo šodien ir diena, kad jāstājas Francim visi biezeņi uz nedēļu. Matim. Es to palīdzēšu. Lai kāņas vaļā? Tev netīra roka, dod rociņu. Laidīs tālāk? Laidīšu tālāk. Jā. Lūk. Ui, es kaut kā nepareizi paņēmu. Lūk. Un tad mēs pastaigāsimies un tad jau būs jātājas pusdonas. Krēsliņš nokritās. Oi. Dan. Dag, nē, Dan. Aiziet, kur tu brauc? Mēs ēdam zupiņu. Un Francis ēda kraukšķi, un viņš ir piedruskājis visu grīdu. Francītis sēsks, ko tu tur sadarīji? Matīk, kā tev gāja skoliņā? Ko es atdarīju? Tu? Jā. Tu nē, tu ļoti labi ēdi, ļoti labi. Kraukšķus sameti. Francīti. Nē.
mēs paēdām pusdienās ķirbju zupiņu. Īstenībā tā nebija ķirbju zupiņa, tā bija vienkārši dārzeņu krēmzupiņa ar bišķiņu ķirbi klāt. Un Matilda tagad ir dienasiņā. Es nepagulēju dienasiņu, jo Francīts aizgāja ātrāk gulēt, un tādā brīdī, kad Matilda aizmiga, viņš piecēlās. Kā notiek gandrīz katru reizi, ja? Un tagad viņš ir dzīvojās. Franci? Vispār ārlaiks jau ir tik tumšs, ka vienkārši ārprāts. Nu tā, kad ir 4:30, man liekas. Jā, ir 4:30 un ir vienkārši krēsli un iekšā jāslēdz gaisma. Man tā nepatīk. Oi. Viss kārtībā. Man patīk, kad ir ziema, bet man nepatīk rudens. Man nepatīk šausmīgi novembris, jo viņš ir ļoti, ļoti garš un tieši tik tumšs non-stopā. Un, jā. Mums ar Gustavu šodien ir, es lieku pēdiņās, oficiālā 10 gadu jubileja. Un mēs šo skatīsimies Netflixu, kā gandrīz katru vakaru. Un ēdīsim saldējumu, tā mēs izdomājām šodien. Tā kā ir pilnīgi tums, man ir jāizslēdz arī lielā gaisma. Es ir lūdi! Un es gribu pastāstīt jums par šo stoka krēsliņu. Ļoti daudz, jo es domāju, ka daudz vecāku par šo zinu. Ja nezinu, tad mūsu rīcībā ir stoka krēsliņš, kas ir, man patīk šis bardaks, jā, šāds bardaks ir visu laiku. Un es skatos Lettermana intervijas, kaut kādas, nezinu, jaunās novaidīs par apstādināšanos, nenokavēju visu, kas tur tiek runāts. Bet tā, tad šis ir mūsu stoka krēsliņš, nevis mūsu, šis ir Francijas stoka krēsliņš. Šobrīd viņam ir, man liekas, ka ir tā bēbīša pozīcija, kurā ir tāds tā kā krēsliņš, tas mums nebija. Tātad šis krēsliņš nāk principā kā pamatā. Šis krēsliņš nāk bez šīm te visām ierīcēm. Viņš nāk vienkārši tāda koka daļa ar 2 sēžamo daļu un kāju balstu. Un te jau redzēt, šīs visas rieviņas ir tas, kur sēžamo daļu un kāju balstu var pārlikt. Šīs te visas ir ekstras. Tas nav viss obligāti vajadzīgs. Šis tāda bēbīša versija vienkārši, lai viņš, kamēr ir tāds ļoti nestabils vēl, lai viņš nenogāžās, ir pieejams arī jostiņas, un, ja ir vēlme, tad arī galdiņš, bet tā kā mēs visi sēžam, tā kā mums galds ir perfektā augstumā, kā kāds krēsliņš, tad mums tā priekšiņa nebija vajadzīga, bet es viņam paņēmu tos mīkstumiņus, arī tos arī var nelikt, tas ir tikai kaut kādam tādam vecāku iedomātam komfortam, man liekas, mīkstumi. Bet, jā, viņi visi ir tādi, kā to saka, ūdens necaurlaidīgi, bet viņus visi var mazgāt, man liekas, ka 40 grādu temperatūrā veļas mašīnā. Jā. Arī ir speciāls kājas, ko pievieno šeit aizmugurītē. Tas ir tā, lai bērns nevarētu atspiesties pret galdu un apgāzties uz aizmuguri, bet tas ir vienkārši vēl papildus drošībai. Protams, tāpat bērnu nevar atstāt krēsliņā un aiziet projām, jo, jā, viņi var izpildīt visādas figūras. Šādi viņš mums izskatās. Vēlāk, tad, kad viņš jau sēdēs pats, šo te vienkārši ņemsim nost. Viņš ir ļoti viegli izņemams. Tātad apakšā ir tāds puļķīts, kas ir jāpiespiež. Un šī visa daļa iznāk ārā. Noņemās viss nost, jo viss laika ir mazgājams. Lūk, šādi. Kur šo var noņemt nost, kur te ir vēl tāds atbalstiņš aizmugurē, kas arī ir vienkārši uzkabināts virsū. Un tad beigās kaut kādā brīdī paliks tikai šī versija, palaižot sežamo kāju balstu uz leju. Un tad tik ilgi, cik vajadzīgs, viņš sēž ar šādā veidā, līdz bērns beidzot var aizsniegt zemi. Nu, lūk, šāds ir šis krēsliņš. Mums ļoti patīk. Arī Matilda lieto.
Un vēl kas arī pieaugušie uz viņu var sēdēt, noņemot šo daļu, sēžot tikai šeit, arī pieaugušie var sēdēt. Es tikai neesmu noskaidrojis līdz cik lielam svaram, jo es nezinu, piemēram, vai Gustavs tādu var sēdēt, un vai viņam būtu ērti, bet tā viņš tā kā standarta krēsls, uz kuru var sēdēt arī pieaugušais. Kas man rītīgi patīk tam krēslam salīdzinot ar citiem krēsliem, mēs esam sēdējuši ļoti daudz visu dažādos krēsliņos, arī IKEA krēsliņā, parastajā. Man patīk, ka šitā daļa ir tāda ļoti stingra. Jā, jo mēs esam sēdējuši daudz visādos citādos krēslos, un man liekas, neviens nav tik stingrs. Un vienkārši bērnam izstāsta, ka viņš tā ļoti ergonomiski tur sēž iekšā. Es gan nezinu, gan jau, ka viņi kaut kā tā viņi arī veidojuši, bet jā. Līdz ar to, tāpēc mēs arī neņēmām jostiņas, jo viņas citos krēslos tā, ka tur redz, ka tur viņš varētu, izbraukt pa vienu kājas starpu ārā apmēram, bet šitam pat, pēc manām domām jostiņas pat vairs tur īsti liekas, man liekas. Vienīgi, varbūt, ja bērns vēl nav tik stabili nesēž, vai es nezinu, kaut kā, droši vien ir visādi gadījumi, jā, bet vienkārši man patīk tas krēslam, ka viņš ir tās ļoti, ļoti stabils, tā bēbīšu versija ar tām kājiņām, kad nav tā, ka viņš tur tās kājas iet pa visurien, un īstumā beigās viņš sagāžās arī krēslā uz vienu pusi un tā. Jā, tā kā tā, tas īsumā arī viss. Mēs esam katrā ziņā ļoti apmierināti, un otra labā lieta, protams, tāda, ka to krēslu varēs lietot paudzēs apmēram, vai ne? Jo viņi jau galīgi nevarēs, man liekas, nolietot kaut kādā veidā. Jā. Mēs esam iznākuši otrajā pastaigā, šoreiz ar ratiņiem. Labi! Tas labi? Un Matilīte paziņoja, ka mums ir jāiet pēc jaunu zobirsti, kaut arī nesen nopirka jaunu zobirsti, bet viņai vajagot jaunu ar dinozauriņiem. Mēs tagad ejam uz draugām pēc jaunu zobirstītes. Kādu tu gribēsi, Matildīt, zobirstīti? Ko? Ar mērkaķīti? Jā. Labi. Tomēr gribam mērkaķīti zobirstīti. Mēs aiziesim tagad, nopirksim un aiziesim pēc tam uz ziedoņdārzu pastaigāties nedaudz. Un ir šausmīgi tumši, man liekas, ka ir jau kaut 9 vakarā un vajadzētu iet mājās, bet labi, pastaigāsimies vēl. Reku, kaut kādas bērnu zobirstītes ir. Mums jāskatās uz gadiem. Uz kādiem gadiem vajadzīgas. Šis tur pos. Tas viss 4 gadiem, reku, te ir vēl. Tas ir pavisam maziņiem, tas ir tā kā brālim. Šis arī tā kā brālim, tā vajag bišķiņ citādāku. Tu var šitās ņemt. Jā, tur reku šitās ņem, reku rozā šitādi ir. Tā arī virsū kaut kādi štie, kas tie tādi ir? Žirafītes. Tādas. Un šitādi tādi. Tāda tev ir jau, jā? Šitāda rozā tev ir. Šitāda tev ir. Un šovakar ir viss vienā slinkums, tukšs leduskapis. Un baigi gribās ēst. Es pasūtīju Matildai frī kartupeļus. Un ja ir saldē frī kartupeļi, un man ir ķiplo grauziņi. Būs droši vien teikt, ka trūkst vēl alus. Bet man negaršo alus, tā kā es ādu vienkārši ķiplo grauzdiņus. Ko man pastāstīja? Tev par fonā. Jā, viņš prasnīgs karšības vienīgās. Ko es jau tikko pastāstīju? Jā. To, ka man nav video nobeigums. Un te es paņēmu un ieslēdzu kameru un... Nē, vēl es pirms tam stāstīju, ka man telefonā vairs nav atmiņas. Mums ir jānobeidz. Jā, pabeidzies šis bloks. Tidiņ. Es labi, par ko citu nespēju domāt, kā par mūsu sakrīgiem augiem jauniem. Tu jau pastāstīji? Nē. Šis nav iestāstīts vēl. Izstāstīts. Nav iestāstīts, jā, bet šodien tiku pie 1, 2, 3, 4 bebīšiem vai 5? 4 laikam, jā. Kādas bija dzemdības? Vieglas.
Pret vienu bēbu maiņā dabūju 4. Crazy plant lady. Jā, es zinu. Bet man liekas, ka izstāst daudz labāk, tāds zaļāks un tāds, tā kā teicu, pinterestīgāks ir. Labi, mīļie. Es ceru, ka nebija super garlaicīgs šis vlogs, jo tā bija mana un Tas ir tavs Matildas un comeback. bērnu ikdiena vienkārši, pilnīgi tāda, kad mums ir tik garlaicīgs ikdienas, bet no manas vlogi ir tieši šitik reti. Ja citādi skriet uz vienu to pašu, kā mēs ejam ārā, kā mēs ēdam, kā Matilda iet skoliņu. Jā, tas tā ir vienkārši. Bet man liekas, ka diezgan daudz no jums arī tādas lietas grib redzēt. Pat ja bišķiņi kaut kas pamainās, tad ierakstiet komentāros, un paskat Baibai, cik ļoti jums vajag Baibu, lai Baiba to apzinās. Labi, čau, iet gulēt tā. Čau!